Sveiki! Mēs esam podkāstā Pēc aizkara, un šī ir jau 3. epizode. Mani sauc Lāsma. Un es esmu Paula, un šodien ar mums kopā ir vokālā grupa Midnight Five un 3 stāstu dziedātāji. Jākaps Kristis Kalniņš, Rihards Lapiņš un Krišānis Rapa. Labvakar! Labsvakar! Jā. Varbūt mēs varētu sākumā lūgt jūs iepazīstināt pašiem ar sevi nedaudz, ko jūs vēl darat ikdienā. Mēs noteikti ļoti daudz parunāsim par jūsu dalību grupā Midnight Five, bet varbūt vai mūzika ir pamatlieta, ar ko jūs nodarbojaties, un kā tad tas izpaužās, vai jūs darat vēl kaut ko? Jā, mūzika visnotaļ ir tāda pamatlieta, kas aizņem visu manu laiku. Šobrīd vēl studēju Latvijas Mūzikas akadēmijā, simfonisko orķestra diriģēšanu, 2. kurs maģistrantūrā, bet ikdienā sanāk strādāt ar daudz amatieru koriem. Tostarp Emīla Dārziņa jauktais koris, kur mēs ar Rihardu kopā strādājam, jauktais koris Anima Mea un vecās Ģertrūdas baznīcas koris Ģertrūdieši, un tad vēl vis kaut kādi projektiņi, bet īsumā mūzika ir tas, ko es daru. Jā, mūzika arī man ir tā kā primārais darbiņš un jā, arī līdzīgi kā Jākaps pārsvarā darbojos ar amatieru kolektīviem. Esmu Emīla Dārziņa jauktā kora vadītājs, valsts nekustamo īpašumu jauktā kora vadītājs. Tad darbojos arī izglītības nozarē. Esmu cēsu Alfrēda Kalniņa cēsu mūzikas vidusskolas diriģēšanas pedagogs un arī Valmieras mūzikas skolā attiecīgi vadu gan kolektīvu, kas ir koris Solari, un arī mācu diriģēšanu arī tur. Tā kā mēģinu iemācīt jaunajiem mūziķiem arī kaut ko nedaudz padiriģēt. Un kaut ko no mūzikas cerams, ka arī sanāk arī iemācīt. Es par sevi varu teikt, ka es esmu absolūti pretējā situācijā, kā viņi abi divi, tāpēc, ka mans pamatdarbs nav nekādā veidā saistīts ar mūziku. Es ikdienā strādāju apdrošināšanā, kā apdrošināšanas speciālists. Mūzika man vairāk ir no tā, ka es sākot ar bērniem jau tiku laists mūzikas skolās. Rihardu un Jākabus atceros jau no Rīgas Doma kurskolas laikiem. Un tur man principā arī sākās tas mans mūzikas ceļš, tad bija diezgan ilgi amatieru kori, kuras ar Rihardu arī īsu brīdi padziedājām kopā jauniešu korī balsis. Un tagad jau ikdienā paralēli savam darbam, tad es esmu jau pievienojies Midnight Five, un ikdienā dziedu arī kamerkorī Javesol Andra Vēsmiņa vadībā. Es jums nezināju, ka ir, piemēram, valsts nekustamo īpašumu kolektīva amatieru koris. Jā, jauktais koris, jā. Wow, tas ir... Jā, tas ir pārsteigums. Es noteikti esmu dzirdējis tos populārākos korus, kas piedalās vienmēr visos koncertos, konkursos, ko tu redzi uz afišām, bet man liekas, ka stilīgi, ka patiesībā ir arī visādiem kolektīviem. Noteikti ir vēl daudz kaut kādi uzņēmumi. Ir ārkārtīgi daudz dažādiem uzņēmumiem, dažādām valsts iestādēm, savi kori, tā kā jā, ir ārkārtīgi daudz tādu. Un tad Latvijā kormūzika ir vēl populārāka, kā man šķita. Jā, tā ir. Tāpēc mēs esam kormūzikas liela valsts. Jā. Bet pavirzoties mazliet no kormūzikas, bet pievēršoties Midnight Five. Varbūt jūs varat pastāstīt, kā radās grupa un kāda ir tās pirmsākumi un rašanās, kāpēc radās grupa un kā jūs nonācāt līdz šodienai? Tā laikam jārunā man, tāpēc, ka es esmu varētu teikt dibinātājs grupas. Tu esi dibinātājs. Jā, es esmu. Tur nav divu. Jā, es esmu. Attiecīgi tā ideja radās vienā citā kolektīvā, kas es nezinu, vai vēl joprojām darbojās, bet agrāk bija tāds mazās ģildes kolektīvs Putndārs, kuru tajā laikā vadīja Antra Dreģe. Un jā, attiecīgi tajā kolektīvā mani paaicināja viens draugs no skolas, no Rīgas Doma kora skolas, un tur sākās tā varbūt tāda ansambļa dziedāšana man, un tā gan nebija ilga, jo nebija ārkārtīgi daudz gan projektu un tādas lietas, bet šim kolektīvam viņš arī diezgan ātri pēc tam arī beidzās, tādā sastāvā, kādā es tur ienācu, bet izveidojās no šī kolektīva atvasinājums, kas bija vokālā grupa The Garden, kurā dzied
un dziedāja, vai dzied, es nezinu, vai viņi vēl koncertē, es ļoti ceru, ka viņi atgriezīsies, jo ārkārtīgi forša grupa bija. Arī Daniels tajā grupā piedalījās, kas ir viens no mūsu grupas dziedātājiem, un viņš uz vienu pasākumu vienkārši bija vai apslims, vai viņam bija kāds cits pasākums, uz kuru attiecīgi viņš nevarēja tikt. Un tad vienkārši palūdza man, vai es tā kā nevarētu viņu aizvietot. Un tad ielec uz vienu koncertu, un tad ārkārtīgi iepatikās. Un es domāju, tā, veidot savu grupu tagad būtu tāda nedaudz tīzli, jo tad sanāk, špikotājs kaut kāds un tā. Un tad pagāja kāds mazs laiciņš, uznāca visiem labi zināmais Covid periods, un praktiski atbrīvojās kaut kāds laiks, jo uz darbu tā klātienē nav jāiet, tu sēdi daudz vairāk mājās, tev visas mācības, viss notiek attālināt. Un tajos brīžos, kad sāka kaut kas nedaudz lēnā garā arī atnāca tie posmi, kad kaut ko beidzot varēja sākt darīt, tad radās tā ideja, kāpēc neuztaisīt puišu grupu, jo šī kaut kāda nozara, šis te atzars varbūt nav aizņemts, jo ir Latvian Voices, kas ir meiteņu, sieviešu kolektīvs, tagad jau jauktais, sakrāt to, ka Jānis Strasdiņš tur dzied, tad bija vokālā grupa Framest, kas arī ir atgriezušies, par ko ir milzīgs prieks, un attiecīgi arī The Garden, un tad, protams, arī vēl daudz citi, arī, protams, ansambļi un grupas, bet tieši tāds džeku sastāvs nav. Un tad, ar saviem bijušajiem tieši Rīgas Doma koru skolas klases biedriem un Danielu tai skaitā, kurš gan nav mans klases biedrs, bet mēs viņu tā esam tādu klusītēm arī pie sevis, arī kā pie klases biedru grupiņas esam arī tā pievilkuši klāt, tad izveidojam to pirmo sastāvu. Un tā arī tad lēnā garā tas viss ir attīstījies līdz tam, ka esam jau pilnīgi citā sastāvā, esam palikuši reāli tikai 2 cilvēki no sākotnējā sastāva, bet tas ir kaut kā aizgājis līdz tam, ka jau varētu teikt, ka tiešām esam jau grupa, jau tūlītās sāksies 6. sezona, ja nemaldos, tā kā, ja ne pat 7. jau. Nē, 6. Mēs tikko aizvediem 5 gadu jubilejas pasākumu, tā kā 6. sezona tūlītās aizies. Un cik ilgi jūs esat šādā sastāvā? Šādā sastāvā 1 koncerta. Tieši 1 koncerta, jo Krišāns ir mūsu jaunākais grupas biedrs, un tikko ķemeros aizvedījām mūsu pirmo pilno koncertu kopā, tā kā ārkārtīgi forši, kad ir tas sastāvs tāds, kāds viņš ir, un ir tāda laba atmosfēra. Gribētu arī cerēt, ka arī laba kvalitāte, vismaz cilvēkiem patika, tā kā bija labas atsauksmes arī pēc koncerta. Tā kā. Un kas vēl ir jūsu grupas sastāvā? Es esmu Midnight 5 grupas sastāvā, un man laikam sanāk, šis būs 2., varbūt 3. gads. Es tagad līdz galam neatceros, bet man tas uzaicinājums nākt dziedāt bija pavisam interesants, jo, cik es zinu, tādā grupas vēsturē tā bija viena no vienīgajām reizēm, varbūt arī pat vienīgā reize, kur bija tāds kā konkurss uz šo te vietu, jo es atceros, bija es un vēl viens puisis, kuram bija jānāk uz konkrētu mēģinājumu mūzikas akadēmijā, un tad mēs uz maiņām dziedājām. Viņi tur mainīja balsis un tā. Un man tas likās ļoti interesanti, jo sākumā man neviens neteica, ka būs konkurss. Otrs bija tas, ka tā nelikās. Otrs bija tas, ka man to pasniedz tādā viegli, tādā foršā, tiešām patīkamā veidā, un tāpēc arī tur atnāca tādu, kā pie draugiem tā padziedāt. Un beigās izrādījās, ka bija jācīnās par savu vietu. Bet kā es sanācis, tad viņi izvēlējās, ka tomēr šādā balsu salikumā uz doto brīdi būs labāk. Un 2 gadus mēs darbojamies, dziedam un rakstam daudz. Es tiešām teicu daudz jaunas mūzikas, kura varbūt vēl šādā tiešām 5 vīriešu balss sastāvā nav izskanējusi, un tāpēc priekš manis tas vienmēr ir interesanti, lai vai ietu grūtāk vai vieglāk, jebkurā no posmiem, ir tomēr liels gandarījums darīt kaut ko, kas praktiski Latvijā nenotiek, ja mēs to nedaram. Un šeit arī jāsaka milzīgs paldies arī mūsu 5. grupas biedram Eramijam Sējānam, kas ir īstenībā jau kļūst par vienu no galvenajiem mūsu repertuāru veidotājiem, jo viņš arī tiešām ārkārtīgi daudz aranžē un
pirmkārt viņam tas padodas, un otrām kārtām viņam tas ļoti patīk. Tā kā tas ir mūsu grupas pirmais tenors, alts, soprāns, viss, ko vien var izdomāt no balsgrupām, kas ir augstāka par tenoru. Tā kā, jā, viss cieņa. Jā, un lai vienkārši ātri ieskicētu, kas ir vispār tāds vārds kā aranžija, tas ir, mēs ņemam jebkuru, zināmu dziesmu latviešu valodā, angļu valodā, jebkurā valodā, un mēs speciāli ņemam un pārveidojam, lai tā skanētu 5 balsīs, un, jā, tas ir tas unikālais, kas ir aranžija. Un kā Krišānam bija ienākt šajā kolektīvā? No vienas puses tas bija tāds tā kā izaicinājums, tāpēc, ka es nekad ansambļos nebiju dziedājis. Arī, kad es zinu, ka ļoti populāri, teiksim, visiem, kas Rīgas Doma kurskolā mācās, ir bijis iziet visādiem konkursiem cauri. Daudz ir dziedājuši kaut kādos bērnu vokālajos ansambļos un tādās vietās. Es kaut kā tam visam tā veiksmīgi pagāju garām ar līkumu. Neteikt, ka tāpēc, ka es negribēju to darīt, bet tajā laikā man bija kaut kā tā sakrits, ka man viss kā bija tik daudz, ka vienkārši nevarēju paspēt to visu. Un jā, nāca piedāvājums pievienoties uz tādu tā kā skati. Viņam bija nepieciešams cilvēks, kas izpalīdz, jo oriģināli bija piedāvāts vienam citam cilvēkam, kurš, kā viņš teica, nobijās. Zinot viņu, viņš nevis nobijās, bet viņš izvēlējās vienkārši izdarīt kaut ko citu laikam tajā laikā. Un tad man nostādīja faktu priekšā, ka man ir jāiemācās kaut kādas pāris dziesmas. Diezgan īsā laika posmā. Paldies Dievam, man tur atļaut dziedāt no notīm. Tas man mazliet izglāba. Un tad pēc tā visa pasākuma, ko laiku bija klusums, un tad Rihards man, nav pagājis vairāk kā mēnesis, kopš viņš man liekas uzrakstīja par to, ka viņiem būs nepieciešams tas 5. tā kā pastāvīgi. Un tad nāca šis koncerts, kam bija jāgatavojās, kurš bija paredzēts vienā datumā. Tad atnāca ziņa, ka viņš nebūs tajā datumā, bet vēl nedēļu ātrāk. Tev bija ļoti raiti, tev bija jāapgūst Man materiāls. bija ļoti saspringts pāris nedēļas. Jā. Ja varētu teikt, ka es ienācu grupā tā ļoti, ļoti ātri, un viss arī bija jāapgūst ļoti, ļoti ātri, jo nebija laika vienkārši atstāt visu uz vēlāku laiku. Viņš bija jāķerās pie darba uzreiz. Jā, tā arī bija. Es burtiski 6 beidzās darbs, pēc tam braucu uz mēģinājumu. Ap 9-10 mēs mājās vēl kaut stundu sēd pie notīm, tad duša gulta un tas cikls vienkārši 2 nedēļas no vietas tā katru dienu. Bet izdevās. Izdevās, jā, koncerts arī bija veiksmīgs. Bija labas atsauksmes, cilvēkiem patika. Pārsteidz arī tas, ka par spīti tam, kad bija vienā brīdī diezgan stipras lietas, cilvēki nevis izvēlējās izklīst un aizliesties lapās, bet paslēpās zem kokiem un turpināja mūs atbalstīt. Tā kā es teiktu, ka pirmais mūsu kopīgais projekts ir bijis diezgan veiksmīgs. Redz kā. Forši. Es vēl domāju, tad teici, sākās ar klases biedriem. Tagad jūs minējāt, visi ir no domas skolas, bet jūs vairs neviens neesat klases biedrs. Neviens vairs neesam klases biedri. Tad No tagad dažādām klasēm tagad esam, jā. Esam bišķiņ kišmiši ar rozīnēm. Bet vismaz no vienas skolas. Bet ļoti interesanti, ka teici, ka tā iedvesma radās no Latvijas, es saprotu, arī akapela grupas. Protams, ka nevar noliekt, ka kosmos tādā Latvijas kontekstā ir zināmākais vārds īpaši ņemot tieši vīriešu sastāvu vokālajās grupās. Protams, ka tās kaut kādas tendences un kaut kādas arī iedvesmas ir smeltas no ārzemju kolektīviem, The Real Group. Man es pirmais akapela ar Vai Pentatonics, jā, Pentatonics, The Real Group vai Take Six, kas tādi varbūt pasaulē zināmākie ir, ko sanāk bieži vien varbūt klausīties Spotifyā. Ir bijis mums tā pieredze arī dzirdēt Take Six arī klātienē. Jūs redzējāt jauno Pentatonics to filmu? Ziemassvētku. Nē. Neskatījāties? Nē. Viņiem ir filma. Es jums iesaku. Tas nebūs tā kā, tas jautājums, kādas filmas jums patīk, bet es tā kā nedomāju, ka tā ir tāda, varbūt filma, kurai ir tā, tāda romantiskā filma. Bet tur ir arī viņu un viņu tās nedaudz, ļoti interesanti. Man bija ļoti interesanti pastīties, kā viņi to grupu ir iemetuši tajā filmā, un tāpat laikā tā filma nav par viņiem, bet marketingā ir par viņiem, un tad, ja jums uz Ziemassvētkiem nav ko skatīties, vasarā varbūt Bet tikai Ziemassvētkos. Nē, viņai tur ir Ziemassvētku mīlas stāsts. Tas tāpat kā ar Home Alone, to var tikai tajā laikā. Jā. Okay. Bet jā, var nostīties. Bet es tieši domāju, kā ir būt draugiem vienā grupā, un vai tas nav grūti, jo man šķiet, tā kā kurā brīdī var nošķirt kaut kādas tādas, kā jums ir sadzīvot grupā vispār pašiem?
ejam pretējā secībā. Vai es varu teikt, ka tajā īsajā laikā, ko es ar viņiem esmu kopā pavadījis, es neteiktu, manā skatījumā tas nav šķērslis. Vismaz man arī līdz šim dzīvē, teiksim, kaut kāds draugu kompānijas, kas, teiksim, varbūt samiksējās ar darbu vai kaut kādiem projektiem, nekad nav radījuši nekādus sarežģījumus. Vai katrā ziņā neko tik lielu, lai pēc tam rastos kaut kādi konflikti. Tur var saskatīt arī kaut kādā ziņā pozitīvo, jo mēģinājumos garlaicīgi mums tiešām nav. Jā, Es vienkārši domāju, varbūt, ja kāds kaut ko nepareizi nodzird vai kā, un kāds pasaka kādu stingrāku vārdu, vai jūs tā... Man liekas, ka šajā gadījumā nāk tas, ka mēs visi arī kaut kādā mērā, kad aiziet darba procesi, jā, mēs varam pajokot tā, ka mēģinājuma process tiek vienkārši nopauzēts uz kaut kādām 20-30 minūtēm, tāpēc, ka visi vienkārši līdz asarām smējās. Bet tāpat laikā, tajā brīdī, kad mēs strādājam, tad tomēr ieslēdzās arī tāda objektivitāte tajā, kad ko līdz ir, ir kļūda, ja kāds labo, visu to uztver tā kā, labi, vainīgs, kļūdījos, vai tur pretī izvēršās varbūt kaut kāda, tāda diskusija, ka varbūt kaut kā citādāk vispār ir jādara kaut kādas lietas, attiecīgi kaut kas jādzied kaut kādā pilnīgi citā tembrā, vai varbūt tikpat labi arī vienkārši samainīt partijas kaut kādā brīdī, jo vienkārši kādam ir varbūt nedaudz ērtāk to dziedāt, un tas skan vienkārši arī veiksmīgāk. Tā kā tādā ziņā, man liekas, ka tā labā lieta ir tāda, ka mēs visi tomēr esam no tādas arī profesionālās kormūzikas vidas jau pieraduši arī uztvert to kritiku diezgan objektīvi, ka tas nav tikai, ka man nepatīk, kā tu dziedi, tāpēc viss tā dzied labāk. Un vienkārši tīri subjektīvi. Tā kā, ka tie ir tikai subjektīvais tāds viedoklis nāk, bet tiešām ir objektīvi tā, ka, Richard, tu tur nodziedāji par zemu, viss tagad dzied, tā kā piefiksēju šo vietu, dzied, nezinu, bišķiņ piefiksēju, kā labāk varbūt notembrēt vai nointonēt. Tā kā, jā, manuprāt, tādā ziņā ir ārkārtīgi viegli. Protams, ka tā drauga būšana dažreiz pārvēršas tādā, kā tu pasaki, man tā ir, ka tas, ka mēs esam draugi, nāk kā lielāks pluss, protams, nekā kā mīnus. Tas mīnus varbūt dažreiz tajā ir, ka mēs aizmirstam varbūt viens otram atbildēt, tāpēc, ka dažreiz liekas, ka tu kā, man piemēram, Jākaps raksta, gan jau, ka prasīs vienkārši, tur nezinu, pa ikdienas lietām, un tad tu vienkārši to WhatsApp līdz, nezinu, piemēram, vakaram vienkārši noliec malā, tāpēc, ka tu dari kaut kādas citas lietas, un tu vienkārši palaid garām, šis bija reāli, tā kā tas, kas bija jāatbild uzreiz, kad varbūt kādā brīdī varbūt kaut ko var palaist garām, bet tādā ziņā, bet mēs pie tā strādājam. Tas ir tādas mazās neuzmanības kļūdas drīz. Jā, man liekas, ka tas varbūt ir tāds lielākais tāds mīnus. Un kā ir ar tām sastāvmaiņām? Tas, es pieņemu arī, kad iepriekšēji biedri, ja tu biji klases biedri, un tā tad arī noteikti ir draudzīgi. Tad nav kaut kādas, nezinu, tur pēc tam drāmas. Ar to ir visgrūtāk. Jo pateikt varbūt tādam nepazīstamākam cilvēkam kaut ko ir vieglāk. Pirmkārt, man liekas, ka vispār mūsu dabā nav, sakrā to, ka mēs tomēr, es gribētu teikt, ka esam draudzīgi. Bet ar to visu nāk arī tas, ka dažreiz ir grūti tā kā pateikt, tā kā paldies, jo kaut kas vienkārši, ir kaut kādas, mini vai domstarpības vai kaut kas vienkārši tā ķīmija nav tāda gan vai uz skatuves vai tembrāli vai vienalga kā, un attiecīgi to pateikt ir ārkārtīgi grūti. Kā jau katrā darba kolektīvā, man liekas, brīžiem var sanākt, kad arī kaut kādas... Bet ar nepazīstamiem ir, man tā liekas, ka vieglāk. Jā, noteikti. Ar nepazīstamiem to noteikti izdarīt ir vieglāk, ar draugiem to ir 10 reizes grūtāk, ja ne pat 100 reizes grūtāk izdarīt, jo tiešām, tu vienmēr gribi ar to cilvēku palikt ārkārtīgi labos draugos, un tā ir ārkārtīgi grūta lieta, un, jā. Jākabam ārkārtīgi smuki šīs lietas sanāk, viņš ārkārtīgi labi runā. Un viņš ar savu ārkārtīgi lielo mieru, viņš tā kā spēja kaut kā, nezinu, ievest trancā, varētu teikt. Izrulāt visu situāciju. Jākabs Kalniņš grupas atlaidēs. Jā, viņš ir tāds diplomāts, man liekas, tāds kārtīgi. Man liekas, viņš vienkārši var tā pamatot diezgan objektīvi. Un mierīgi. Varbūt. Es tieši pie iepriekšējā jautājuma gribēju pieminēt, ka, manuprāt, tas, kas mums visveiksmīgāk strādā tieši iekš darba laika mūsu kolektīvā,
ir tas, ka mēs ļoti dinamiski mainam to draudzīgo un profesionālo, un tas varbūt vienā brīdī sajiet vienā kopā, bet to ir diezgan viegli nošķirt, un savukārt šādās situācijās, cik man ir nācies to darīt, es pie šiem cilvēkiem, protams, eju, jo es arī viņus pazīstu, un viņi arī ir mani draugi, bet man laikam tas nav grūti, jo es ar viņiem tad tiešām runāju tā kā profesionāļiem. Jo tas tiešām ir laiks, ko mēs ieguldam. Tas ir, vissvarīgākā lieta, tas ir laiks, un tas laiks tiešām ļoti liels, un ar katru cilvēku, kas nomainās, tieši tādā vokālā, akapēlas grupā, tā ir baigā feature, censties atkal saklausīties un saprast, kādas jaunas lietas tev ir jāpielāgo tieši savai dziedāšanai un tā. Un kā jau jūs arī teicāt, tas nekad nav tā impulsīvi un nepamatoti, un tomēr, šī profesionālā puse to visu padara daudz vieglāku. Es varbūt tādu, nezinu, vai provokatīvu vai ne jautājumu, es domāju, vai ir kādreiz sanācis tā, ka ir tieši otrādāk, kad tajā privātajā dzīvē kaut kāds strīds, un tad vairs nevar tā kā sastrādāties, un tāpēc varbūt aiziet kaut kāds, kad ir grūti. Vai tas ir objektīvi vienmēr jums nācies? Tas ir neizbēgami. Tā laikam bija tomēr tā vēl viena lieta, paldies, ka atgādināja. Man ļoti svarīgi, ka es, piemēram, uz mēģinājumu atnākot, esmu paēdis, jo mums tie mēģinājumi dažreiz ir 2 stundas, dažreiz bija varbūt pat 4 vai 3. Nezinu, tiešām ir tāda laika perioda, kur varbūt mēs nenovelkam tādas robežas, bet mēs, kā Rihards saka, līdz uzvarai mēs slīpējam tās dziesmas. Un ja es esmu nepēdis, un ja tas mēģinājums ir garāks nekā man licies, tad es varu sēdēt šādi un nedod Dievs man kāds kaut ko pasaka. Es tad varēšu tā kā atcirst pretī. Vismaz iekšēji. Es tā parasti nedaru. Viņš tā nedara, jā. Es neesmu ieredzējis tā daram. Jā, bet Viņš jau var pāēd vienkārši. Viņš Viņš zina, ka jau. Iekšēji vienkārši pistoli pie katra galvas ir pamēģināt tikai ko pateikt. Tas ir neizbēgami, bet tā ir normāla lieta. Jā, tas jau ir cilvēcīgi, liekas. Ok, pārvirzoties varbūt uz to, ko tu jau minēji, bet es vēl gribētu pieskarties tam, tai vispār akapela kustībai Latvijā. Tu jau minēji tās populārākās grupas, noteikti arī man no bērnības nāk Kosmos, un, protams, viņi tagad nav aktuāli varbūt tik ļoti, kā vairāk tādas atmiņas, bet cik jūsuprāt, varbūt ir svarīgi saglabāt šo te akapelas kustību, ko tas dod, jo sākumā mēs teicām, ka Latvija ir kora tāda liela valsts, varbūt mums jākļūst par akapelu lielu valsti, vai kā jūs to skatāties? Man liekas, ka akapela vispār vokāla grupu kustība Latvijā vienmēr ir izrietējis. Es rakstīju gan bakalaura darbu, gan arī maģistra darbu mūzikas akadēmijā tieši par akapelu mūziku. Tā kā tieši vokālo grupu mūziku un praktiski visa akapela kustība, tieši vokālo grupu kustība Latvijā ir savā pamatā bijusi no kormūzikas nākusi. Jo, ja arī pastāst, vai vokālās grupas Kosmos, Latvian Voices, arī Framest darbībā, tā kā lielākā daļa nāk no kora vides. Un, attiecīgi, tas viss pēc tam arī izriet arī tālāk ar visām meistarklasēm, un ka tās zināšanas tiek nodotas tālāk. Bet, man liekas, tā akapela vokāla grupa mūzika stilistiski pilnīgi kaut kas cits kā kormūzika, bet princips, ka tu saklausies, sadziedies kopā, tev nav pavadījums aiz kā paslēpties, tā ir vienkārši daudzbalsīga dziedāšana. Jā. Un tas jau ar kormūziku ir ārkārtīgi iet roku rokā, un tās ir tās lietas, man liekas, kas tādiem cilvēkiem, kas nāk no kora vidus un grib ieiet tieši šajā vokālo grupu mūzikā, nāk kā milzīgs pluss, kad cilvēki ir pieraduši klausīties daudzbalsībā, kad zina, kā tas ir dziedāt vai augšējo balsu, vai vidējo, vai apakšējo. Attiecīgi, katrs zina to savu funkciju, ko viņš pilda, un tas darbs beigās izvēršās daudz veiksmīgāks. Tā kā kormūzika ar vokālo grupu mūziku noteikti iet roku rokā. Par vokālo grupu mūziku, jā, ja mēs skatāmies Latvijas kontekstā, tā attīstība varbūt, ka nav varbūt tik publikai plaši redzama,
Jo realitātē, mūsdienās es negribu tagad nolikt citus ansambļus un vokālās grupas pasardievas, bet tās, kuras, piemēram, visvairāk parasti parādās, ir tiešām Latvian Voices, kas jau ir tiešām jau vērtība vokālo grupu mūzikā, gan Latvijā, gan arī pasaulē. Gan arī, attiecīgi, tagad Framists atgriezās pēc lielākas pauzes, un, attiecīgi, viņi ir arī tādi, kurus cilvēki vairāk varbūt redz, jo parādās biežāk vai televīzijas, vai intervijās, izdod albumus. Protams, ka ir vēl Anima Soul, Putni un vēl dažas grupas, kas arī īstenībā ikdienā koncertē un tiešām to dara regulāri un augstā kvalitātē. Bet tādā, ja mēs skatāmies, piemēram, ārzemju un vispār tādā starptautiskā līmenī, tad no Latvijas šobrīd ir reāli viena grupa, kas tiešām, kā jau teicu, Latvian Voices ir gan Latvijā, gan ārzemēs tiešām pieprasītas un nes to Latvijas vārdu gan ne tikai tāpatās Latvijā, bet arī ārzemēs. Un varbūt, ja tādā starptautiskā līmenī skatāmies, tad varbūt, tā niša Latvijā vēl nav tik ļoti attīstījusies, ka mēs tiešām braucam visu kaut kur internacionālā vidē uzstāties, bet es domāju, ka tas potenciāli ir laika jautājums un kad būs vēl grupas, kas to darīs. Es tieši gribēju teikt, ka tu tikko minēji, ka tā ir tā kā nišas grupa, tas ir tāds viens sektors. Cik viegli vispār ir tādai jaunai grupai, jau vispār jaunai grupai, bet vēl jau vairāk jūs tik specifiski, cik viegli bija ienākt un pieteikt sevi un iegūt to klausītāju uzticību varbūt. Ka tiešām tā kā jums ir tā sava auditorija, un vai jums tāda ir? Man šķiet, vispār dziedāt akapela mūzika ir viena no objektīvi viena no vissarežģītākajām lietām, ko darīt. Tas neskatoties to, cik liela tā grupa būtu, vai te būtu 4 cilvēki, 5, 6, tā tomēr ir ļoti specifiskā lieta, kas var vai sanākt, vai arī vienkārši nesanākt. Un tas, ko es pirms tam minēju, mums arī tagad ir grupas dalībnieku maiņa, un kaut arī mēs puslīdz visi esam profesionāļi, mums tomēr arī ir izaicinājums un grūtības dziedāt dziesmas, kuras mēs jau esam, es vismaz kaut 2 gadus dziedājis, jaunā skaņā un jaunā kvalitatīvā veidā viņas prezentēt. Jo tas, man šķiet, viena no svarīgākajām lietām ir tas, kā tās balsis savā starpā saskan, bet arī, kā tie cilvēki savā starpā sadzīvo. Balss pēc būtības ir ļoti tāds trausls un jūtīgs instruments, un balsi var ietekmēt pat mazākā lieta, kas varētu būt, tu esi bēdīgs, tu esi pārlaimīgs, tu esi dusmīgs, tu esi sašutis. Arī šādi aspekti ir jāievēro, un, ja, piemēram, ir koncerts, un kāds no, kaut vai viens cilvēks no grupas ir apslimis, vai kaut kāda iemesla dēļ nevar ierasties, tad tu nekādīgi nevar izbēgt. Tu esi ar šiem, mūsu gadījumā, ar šiem 5 cilvēkiem, tu esi tāds tā kā, saistīts kopā, un visi par vienu, un viens par visiem, un tā tālāk. Tāpēc man šķiet, tā ir tāda grūta lieta. Tas ir pirmais aspekts, un otrs ir repertuārs, ko dziedāt. Arī katrai grupai pēc būtības vajadzētu būt tā, ka viņiem ir cilvēks vai cilvēki, kas raksta mūziku konkrēti viņiem. Protams, internets ir pilns ar notīm un ar skaņdarbiem, kurus var ņemt, bet tās notis vienmēr ir rakstītas citiem cilvēkiem, un tās notis visticamāk nebūs pielāgotas tieši jūsu balss tipiem. Jo mums sanāk grupā mums ir viens zemās balss pārstāvis, tad esmu es, kas arī vairāk uz zemo balsi iet, tad ir Rihards, kurš planē starp zemo un augsto balsi, tad ir viens vidēji augsts puisis, un tad ir pavisam augsts. Ļoti, ļoti specifiski. Tāpēc mēs šādas notas nekur nevaram atrast. Tāpēc mums pašiem ir jādomā, pašiem ir jāraksta, un tas prasa atkal ļoti lielu laiku. Un tāpēc es novēlu jebkuram, kurš varbūt vēlas domāt par akapela dziedāšanu, būtu jāpadomāt par šo aspektu, jo tas ir
viens no svarīgākajiem vispār punktiem, lai grupa var trenēties, var augt un kā jūs teicāt, sasniegt tādu pēc iespējas plašāku auditoriju. Jūs paši arī esat tie, kas viss aranžīs veido? Jā, lielāko daļu. Rihards ir ļoti, ļoti daudz rakstījis, kā mēs minējām, arī Eremijs. Man ir pāris aranžijas, un tad ir tādi miksi, man tā šķiet arī, kur mēs... Jau gatavs notis, pārveidojam vēl nedaudz savām iegribām. Aranžija, tādā veidā. Jā. Vai jūs esat kādu sarakstījuši arī pilnīgi oriģinālu dziesmu? Vai jūs aranžējat jau esošas un izpildat esošas? Un es tad varētu pielikt klāt no sevis, un vai jums ir plānā, ja jums gadījumā ir, tā kā jūs teiktu, ka jums nav šobrīd repertuārā, vai jūs plānojat iet uz to, ka jums ir arī sava oriģināla mūzika un attīstīt kaut kā arī to lauciņu? Viena dziesma mums repertuārā bija uz 2 koncertiem. Kura dziesma? Mana viena tur tā dziesma bija, bija. Un, teorētiski viņa vēl ir. Notis vēl ir, bet mēs viņu kaut kā sapratām, ka koncertos ne līdz galam laikam, kas strādā, un, kā tur bija pirmos kucēnas slīcini, ja? Tad, šie bija tie pirmie kucēni, kurus bišķiņ paslīcinājām. Bet varbūt ir vērts mēģināt vēl vienreiz. Bet plāns un doma rakstīt oriģinālu mūziku ir. Ja viss izdosies, varbūt pat sanāks arī kādu varbūt mini albumu vai albumu izveidot ar to, bet sākumā viņas ir jāuzraksta. Un jāaranžēs, piemēram, ir daudz vieglāk rakstīt, tāpēc, ka tev jau ir gatava melodija, tev ir, aptuveni vismaz gatava arī harmonija, tad tu vienkārši to saliec konkrētajām balsīm, pieliec kaut ko vēl tā, lai interesantāk izklausās. Kas arī īstenībā uztaisīt jau zināmām dziesmām labu aranžiju arī nav nemaz tik vienkārši, lai cilvēkiem nav tā, oriģināls ir labāks. Jā, es tieši domāju, ka tas tā kā, man liekas, ir savā ziņā vēl pirms bišķi pārtraucu, bet tas, man liekas, ir, protams, no vienas puses rakstīt jaunu dziesmu ir izaicinoši, bet no otras puses ir baigās ekspektācijas, ja tu paņem kaut kādu ļoti, ļoti populāru dziesmu un uztaisīt to aranžiju tā, lai patīk, tad kā jums... Es biju uz vienu jūsu koncertu, man ļoti patika, es atceros jūsu Disneylands aranžiju, kas man ir bērnības tā kā favorīties, un jūs sākāt dziedāt, tā, paklausīsimies, bet bija ļoti forši. Bet es domāju, ka tas ir tāds, vai jūs esat saņēmuši kādus komentārus varbūt no cilvēkiem, ka ir baigi labi vai nē. Paldies Dievam, mēs esam laikam saņēmuši vairāk to, ka ir labi, jo to, laikam, negatīvo pusi mēs paši esam diezgan tādi... Kritiski? Paškritiski ļoti. Latviešiem ir labs teiciens profesionālais kretīnisms. Un šīs bieži vien mums iznāk ārā vairāk uz pašiem tā, ka cilvēki no malas pat nesaprot, kāpēc mēs vispār kaut ko sakam slikti par sevi. Taču bija tik labi, viss bija forši. Un tad mēs šeit nebija labi. Un tas pats nāk arī ar aranžijām. Kad īpaši tā, kad pirmajā reizē atnāk, attiecīgi mēs redzam un izmēģinām kaut kādu jaunu aranžiju, tad vienmēr ir uzreiz pirmie komentāri tā. Koncerta kontekstā šīs nestrādās. Tāpēc, ka koncertā, attiecīgi, ja tā ir viena dziesma, kas jānodzied, varbūt kaut kādas lietas ir, kas strādā, un ir, kas ir arī jādomā arī nedaudz koncerta kontekstā, kad tu dziedi, piemēram, stundu garu koncertu, un koncerta beigās tu saproti, ka šitas vairs koncerta beigās nebūs. Jo balss izmainās. Jo balss mainās, un manā gadījumā, attiecīgi, man apakšas pazūd, jo vairāk es dziedu, man apakšas pazūd, kādam attiecīgi augšas pazūd. Un tad, attiecīgi, tu arī programmu veidojot, tad arī mēģinam kaut kā arī sabalansēt tā, lai tā programma ir nodziedama visu koncertu, nevis tikai, sākums bija labs, un tad beigas, nevienam vairs balss nebija. Bet tas pats ir arī ar aranžijām, kur, attiecīgi, tad mēs arī katrs arī dodam savu to inputu, latviski sakot, ko varbūt pamainīt vai piemēram, samainīt vietām, ko jau iepriekš teicu, kad, piemēram, mēs ar Danielu ļoti daudz ko mainamies vietām, jo ir kaut kādas vietas, kas, piemēram, Danielam ir ērtāk nodziedams, man ir neērtāk, un tad mēs samainamies, abiem ir daudz ērtāk, tagad viss ļoti superīgi. Un tas pats ir arī, kur saprotam, ka, šeit vajag, uzkačāt bišķiņu vairāk, vai šeit vajag nomierināties, un tad kaut tās aranžijas arī tās, kas atnāk pirmajā mēģinājumā, reti, kad ir gala versija. Man katrai dziesmai ir, kad nosaukumi tur tāda dziesma,
laikam pabeigts. Tā dziesma jau tuvāk pabeigts. Tā dziesma jau tuvāk pabeigts 2. Nu jā, vai tur pabeigts, un tad tāpatās un ir pabeigts 1 un pabeigts 2 vēl beigās. Nu, attiecīgi, arī pat pēc gada 2 tās aranžīs arī mēdz būt tā, ka tiek izmainīts, kad, jā, vai kaut kas pamainās, vai sastāvam mainoties, vai kaut kas pamainās arī vienkārši, kad dziedot, tu saproti, kaut kas tomēr, nu, ir labi. Varbūt arī tas var gadīties no tā, ka vienkārši kaut kāda konkrēta dziesma tiek pārāk atdziedāta jau, ka vienkārši visiem jau līdz kaklam ir, kad cilvēkiem patīk, mēs vairs ciest nevaram. Bet tas, man liekas, arī tieši ir forši, ka jūs varat paši rakstīt un paši tad arī mainīt un pielāgot. Tas jau tāds liels pluss. Jā. Un tas arī parasti notiek ļoti tā kā organiski. Arī tagad pēdējos mēģinājumos arī dziesmu, ko mēs dziedam es dziedu 2 gadus, un Rihards man pasaka, ka vispār tu dziedi nepareizi notu. Es jums saku, es vispār 2 gadus tur dziedu nepareizi notu. Un tad arī nezinu, vienā no citiem mēģinājumiem, tieši, ka mēs skati gatavojāmies. Tur bija tāds mēģinājums ar pozitīvo garstāvokli, un es izdomāju, ka es kaut ko tur pamainīšu tur tieši muzikantos. Jā, tieši skatas dienā, tieši pirms uziešanas uz skatuves. Jā, un beigās bija, bet forši. Un tad man Ermijs teica, tu jau nevarētu nodziedāt skatē šādu. Es to pieņēmu kā tādu izaicinājumu, un es arī nodziedāju. Tā kā jā, vispār, jo vairāk mēģina, jo vairāk tu saproti, kas strādā un kas nē. Un tāpēc tas arī ļoti interesants process ir. Man liekas, arī ļoti interesanti, kā es nekad nebiju iedomājusies, tad, kad tādas, kā mēs tagad runājam, klasiskās grupas ar pavadošo sastāvu, vai ne, kuriem ir instrumenti, kad viņi liek to koncertu programmu, tad viņi tur noteikti domā, tagad tur ir mierīgāk dziesma, pēc tam atkal jāiekustina publika un vēl kaut kas, bet jums vēl ir jādomā ne tikai par to, bet arī vēl par to, kā balss būs tajā brīdī jau cik nogurus, cik nebūs. Es pat nekad nebūtu iedomājusies, ka tas ir vēl viens punkts. Bet es domāju, ka arī tās grupas arī pie tā domā. Jo solistam jau tāpatās ir jādzied, un solists jau arī aptuveni zina, ko viņš var nodziedāt koncerta beigās. Protams, ka hīti jādzied ir beigās, tas ir skaidrs, bet es domāju, ka skaļi jau neviens to, protams, neteiks gan jau, bet es domāju, ka tur apakšā ir arī tieši tas pats. Jā, visāds maķinācijas. Un vai jūs esat kādreiz, kāds varbūt no jums ir arī piedalījies tāda tipa grupās, vai jūs esat tikai kormūzika un tikai akapela, vai jūs kādreiz esat bijuši? Man ir sanācis, es laikam to nevaru teikt skaļi, kurai grupai, bet man sanāca spēlēt vienā izlaidumā tieši klavieres, un tur tā specifika bija pavisam citādāk. Tur ir izveidot programmu attiecīgam laikam, un tad tās dziesmas bija pāri 20. Tas gan nebija, daudz no tām dziesmām nebija šīs te grupas dziesmas, bet tā dinamika arī citādāk. Tur tāda, laikam, priekš manis tāda varbūt klasiskās mūzikas pārstāvim, tā bija tāda tiešām forša ballīte uz skatuves. Tā, ka tu skaties uz visiem, viņi tev smaida pretī, tur nezinu, varbūt kaut ko bišķiņ sajauc, bet to viņi atkal pārveidot citādā veidā un tā. Mēs arī, protams, cenšamies smaidīt uz skatuves, bet paralēli domājot to, vai mēs pašiem ir sava skaņa, vai mēs skaņojamies blakus, vai vispār visas skaņas skaņojās. Tur, mūsu gadījumā skatuves, tu nevari, varbūt vēl mēs nevaram tādu ballīti taisīt, bet tas arī tikai treniņa jautājums ir. Vai tur vajag arī specifisku skaņotāju? Tā kā skaņotāji arī, kas tieši ir uz akapela grupām? Varbūt konkrēti uz akapela grupām nē, bet es zinu, ka ir skaņotāji, kuriem tas vienkārši labāk sanāk. Varbūt arī, kuri ir, kā mums, piemēram, uz pāris koncertiem ir bijis Reins Bagāts, arī mums tuvs draugs, skaņotājs profesionāls. Un viņš arī ir dziedājis daudz, vēl joprojām ik pa brīdim dzied kaut kur, un viņam vienkārši ir aus uz to, un šī intuīcija, kā tam skaņdarbam vajag skanēt, kuru balsi, izcelt, kuru tur vairāk, mazāk. Tas ir arī vienkārši, negribu teikt profesionālitātes jautājums, bet tieši šīs dziedāšanas nišas jautājums. Ja tu to pārzini, tad tev būs kā skaņotājiem daudz vieglāk regulēt
koncertu. Jā, tas jau, man liekas, tikai loģiski, ja tu esi dziedājis, teiksim, plus mīnus tāda tipa mūzika, kā izpildam arī mēs, tu jau zini, kāda ir visi tie knifi tam visam apakšā un arī par to pašu balsu nogurumu un tā tālāk, jo, teiksim, labi, mēs grupā esam 5. Vidējām balsīm savā starpā vēl kaut kā tur vienam otru izpalīdzēt ir vienkāršāk. Teiksim, ja koncerta beigās noplīst un man vairs nav apakšu, tad ko mēs varam izdarīt? Principā neko. Un arī tas, ka, teiksim, dzied labāk. Klasiskajās grupās, tas, protams, nav, ka visi to izmanto, bet, teiksim, ja tev ir mūzikas pavadījums, tev ir pieņemsim arī tāpat, teiksim, fonogramma vai vēl kaut kas, tev ir daudz vairāk kā noslēpties, jo mums atkal tādas opcijas nav. Jo mikrofonā tu jau principā dzirdi visu, jo vokālā mūzika, kad tu viņu izpildi, tieši tas pats kā arī, kāpēc visiem koriem ir skats un tā tālāk. Tu vari dabūt augstāku rezultātu, ja tev ir tīrāks skanējums, nav visu to kļūdiņu, jo to visu var dzirdēt un redzēt. Mums jau tieši tas pats, ja tu koncertā kaut kur nokļūdies, tu īsti to nevar paslēpt. Tas viss ir reāla laika izpildījums un tev nav tāda skaņotāja, kurš pēkšņi vienā brīdī viņš skatās, ka tev tur acis sāk raustīties, viņš to pēkšņi izslēdz mikrofonu. Tādiem žēl nenotiek. Jā. Es domāju, mēs esam tagad ievirzījušies par to, kā grupā tagad ir jauns sastāvs, ir nomainījies. Kādi jums ir vispār plāni? Ko jūs darat grupā? Jums bija tikko koncerts. Jā, tad kāds jums ir? Labi, varbūt ne plāni, bet kas ir kaut kādas ieceres, ko jūs gribētu ar šo grupu tagad nākotnē paveikt? Viens no tiem mērķiem laikam ir tas, ko jau iepriekš minējām, tās ordināldziesmas, ka tomēr mēģināsim beidzot arī sarakstīt vairāk ordināldziesmas, ar cerību, ka varbūt kāda arī cilvēkiem patiks. Jo ordināldziesmas ir tiešām tāds šāviens tumsā. Tu nekad nezini, vai trāpīs vai netrāpīs, vai cilvēkiem patiks. Un tā arī īstenībā varbūt kaut kāda daļa, no kā bieži vien vispār mūziķiem, man teiks, visvairāk bail, tāpēc, ka tajā brīdī, kad tu raksti ordinālu mūziku, tad tā kā tā nav vairs arī aiz kā paslēpties, arī kā aranžētājiem vai kā komponistam šajā gadījumā. Ieliec daļu sevis. Tu ieliec daļu sevis, vai tas ir vai ja tu raksti vēl tekstu un mūziku, tad vispār, tad, tā kā reku lasat mani kā grāmatu, vai arī ja tu paņem kādu dzēju vai dzējoli vai kāds cits, piemēram, tev uzraksta kādu tekstu priekš mūzikas, un tad tu raksti tikai mūziku. Tāpatās tu tiešām liec jau daļu sevis, tā kā tiešām jau personīgi. Arī aranžēs rakstot, tu sevi parādi personīgi, jo arī, var man tā ļoti labi nolasīt, kur aranžē, piemēram, mūsu sastāvā, kurš ir rakstījis. Katram ir tas savs kaut kāds stils, kurā konkrēti raksta, un jā, tad tā ordināla mūzika ir tas, no kā, man tā ka, no kā, kas ir tāds varbūt nezināmais, no kā varbūt vēl kaut kādā mērā nedaudz ir bail, kāpēc mēs to esam atlikuši tik ilgi. Bet varbūt ir jāsāk. Bet beidzot laikam ir jāsāk. Kaut kādas mazas idejas ir vēl arī gan programmām, koncertu programmām, gan arī varbūt arī jau nākamajiem diskiem, kaut gan nākamo disku vēl pat neesam vēl sākuši rakstīt. Bet jums ir. Jā, Bet jums ir. Bet mums viens mini albums mums ir, jā. Tur ir tikai aranžīs. Vai tur ir tā viena oriģināla dziesma? Tur ir tātad 6 dziesmas, no kurām 2 ir viena tā pati dziesma ar 2 versijām, kas ir Disneylanda, kurai bija gan akapela versija, gan attiecīgi dubstep versija ar Reiņa Sējāna līdzdalību. Jā, tad 3 bija aranžīs, un viena bija oriģināla kompozīcija, kur uzrakstīja Reinis Sējāns kopā ar Jānu Šipkevicu grupai Kosmos, bet viņas ir atskaņojuši tikai koncertos. Un attiecīgi nekur tālāk tā dziesma nebija aizgājusi, un attiecīgi sakrā to, ka mums ir tāds grupā dalībnieks Eremijs Sējāns, kuram attiecīgi uzvārds izklausās diezgan līdzīgs gan Andrim, gan Reinim. Jo potenciāli viņi varētu būt radinieki. Tad attiecīgi šīs notis mēs dabojām, un Andris deva zaļo gaismu, jā, attiecīgi viņi ierakstīt arī albumā, un tad, jā, īstenībā paldies Dievam, ka mēs viņu ierakstījām, jo tā ir tagad tāda ļoti forša dziesma, ar ko arī koncertos nedaudz atšķaidīt arī vispār to atmosfēru, un tādā
palaist tādā nedaudz jokā un neuztver to visu arī tik nopietni. Jo, jā, tajā dziesmā tur beidzot mēs varam oficiāli ar atļauju gan komponista, gan visu atļaujām dziedāt arī bišķiņu šķībi. Kas Tas nav grūti. Mēs tā nedaram. Ne. tas nāk, jā, koks ar diviem galiem. No viens puses, tev ir tā iespēja, ka tu tā kā joka pēc dziedi nedaudz šķībi, bet tāpat laikā tev ir jādzied tieši tik šķībi, lai izklausās tā kā, ka tas ir apzināts šķībi, nevis, ka netīšām sanāca šķībi. To arī jāmāk ir. Un to nav viegli izdarīt, bet viss arī ir, kā tu arī pasniedz arī tīri vizuāli. Ja tu pasniedz to kā joku arī vizuāli, tad var, latviski sakot, var sajiet. Bet, jā. Kā tev tieši sauc, lai es zinu, ko atrast? Kā tad tā? Bet albumā viņa nav tik šķība. Albumā viņa nav tik šķība. Albumā viņa ir, jā, tāda nedaudz pareizāka, bet, lai cilvēki varbūt nedomā, ka mēs arī laižam albumā vienkārši pilnīgi šķības dziesmas, bet koncertos mēs atļaujamies nedaudz arī kaut kur pajokoties, paķert uz zobu arī uz skatuves. Tad jau var arī bišķī to ballīti sajūtu dabūt arī jūs pastāvā. Tā paķeršana uz zobu mums skatuves ļoti labi patīk. Jā. Īpaši Jākabam ar mani, tad, kad ir jārunā, un tad ir sarunāts, ka jārunā kaut kur, un tad Jākabs vienmēr tā. Nu jā, un tālāk par šo dziesmu pastāstīs Rihards, un es vienkārši stāvu skatuves tā. Šīs nebija atrunāts, vienkārši paķer pilnīgs pārsteigums, bet jā, arī improvizācija. Jā. Es vēl gaidu to momentu, kad jūs sāksiet pieteikt dzimšanas dienas, kuras patiesībā nav. Bet kā jums vispār ir, piemēram, ir kaut kādi koncerti, kur jums ir vai konkrēta programma, vai vismaz kaut kāds ietvers, uz kuru jums tā kā būtu jāvirzās, vai arī jums ir bijis koncerts, kur jūs paši tā kā veidojat viņu pašu to koncertu? Kā jums patīk labāk? Un kas jums tāds vai noteiktāks, vai tieši, ka jūs paši varat brīvi izvēlēties koncertu? Jā, es tieši gribēju ieskicēt, jo jautājums bija gan par plāniem un varbūt par pasākumiem. Jau pirms kāda laiciņa mums bija ļoti, ļoti veiksmīgs koncerts izdevies iekš Valentīna dienas tematikas. Tas, kur es biju. Kur mēs pirmo reizi eksperimentējām ar tādu ideju, ka mēs izveidojam kā tādu koncertu stāstu. Attiecīgi, ka mēs savā starpā izveidojam programmu, un tad mēs viņus savērpjam ar kaut kādiem intro un tekstiņiem un tā, lai izveidojas tiešām šis lai ir interesanti koncertā, lai nav tikai tāda stāvēšana un dziedāšana. Un tā, jā, un šī ideja mums iepatikās, un tas bija tiešām ļoti, ļoti jautri, pa pusē improvizējot, pa pusē izaicinot grupas biedrus koncerta laikā uz skatuves. Tanī pat laikā gribētos pateikt, kā tādi aktieri reaģēt uz situāciju uz vietas. Tā ir pavisam jauna dimensija, ko var piešķirt koncertam, un šādu pašu ideju ar šo te koncertu stāstu mēs gribam izveidot vēlreiz, bet varbūt kaut kādā citā kontekstā. Es pat gribētu teikt tuvākajā nākotnē, jo šobrīd mēs par to domājam. Mēs liekam jaunu programmu, kur arī cerams, ka līdz šīs te idejas realizēšanai mēs jau būsim varbūt pat arī kādu oriģinālu dziesmu uzcepuši un arī iepinuši šajā stāstā. Bet jā, tas ir kaut kas, ko es personīgi vēl nebiju darījis šādā veidā, un jā, man ļoti patika. Jā, tas man kā klausītājiem tas arī ļoti patika. Man likās tāds tiešām koncerts stāsts vai koncertu uzvedums. Un, varbūt kaut ko, labi, tas tāds varbūt farfetched, latviski sakot, moments, bet bišķi no muzikliem gan ne jau tādu momentiņu. Un man kā muziklu cienītājiem tas ļoti patika. Un es, kad gāju uz koncertu, man Paula teica, jāiet uz koncertu, es klausīju Paulu, gāju uz koncertu. Un es nezināju vispār īsti, ko gaidīt. Es domāju, man patīk, cik es zinu, akapela grupas un tā. Un tad bija tas viss vesels uzvedums un tā. Un es domāju, tas ir stilīgi. Tā kā, es kā klausītājs varu teikt, ka jūs droši par to turpināt realizēt. Jā, tas ir interesanti.
jo man šķiet arī mums pašiem, tad, kad bija tas viens liktenīgais mēģinājums, ka es grupai prezentēju tādu ļoti rough skicējumu ar šo visu. Mēs gājām tām dziesmām cauri, un ar to reizi bija tā, ka katra nākamā dziesma, viņai atkal piešķīrās tieši tā konteksta vērtība. Kaut kāda jēga. Jā, un mums parādījās kaut kādas pat dabīgas kustības un skatieni, kas vienkārši, ko tā dziesma pieprasa, iekš tā dotā konteksta. Un jā, tas mums pašiem arī palīdz atraisīties, bet arī pat laikā safokusēties arī. Jā, safokusēties, jā. Un es varbūt varētu Krišjānam pajautāt par tādiem, varbūt tev ir kaut kāds nākotnes, varbūt ne plāns, bet vēlme, ko tu gribētu tagad kā jaunais grupas dalībnieks, varbūt palaist ideju kosmosā, aizbraukt uz Austrāliju. Es pārņemšu grupas vadības grožus, gāzīšu lapiņu no viņa troņa. Iegodīgi jāskatās. Es saku, es visā šī projektā ieliec ar tādu diezgan tādu, atvērtu prātu, teiksim tā, jo man nebija kaut kāda, teiksim, es katrā ziņā nenācu uz grupu ar domu, ka, ja es tagad tur dziedāšu, tad es tur sākšu arī kaut kādas, nezinu, tur savus uzstādījumus diktēt vai kaut ko tam līdzīgu. Es pagaidām visam tā diezgan kaut kādā mērā varētu teikt, ka pakļaujos un tā viņu idejām ļaujos, skatīsimies, protams, kas mums sakos tālāk. Pilnīgi visam varbūt es arī neļaušos, bet jāskatās, ko tas Rihards mums te sadomās. Un man arī pašam bija interesanti skatīties to pašu koncertu, jo es arī tur biju kā skatītājs. Tieši par Valentīna dienas koncertu. Jā, par Valentīna dienas koncertu. Un jā, tas koncerts tās, man liekas, tas arī tas ir interesantāk gan publikai, gan arī pašam dziedātājiem, jo tas kaut kādā veidā, zin kā, ja tu izēji uz skatuves, tu nodzied vienu dziesmu, tad tur pārgrupējies nākamo, tad tāds rats, kas griežās, un līdz brīdim, kad viņš beidz griezties, koncerts beidzies, un viss. Bet koncerts tās tev kaut kādā ziņā ievalc arī publiku, kāds kaut kur varbūt kaut ko pasmējās, varbūt ir kaut kādi neveikli brīži, no kura tu vari tālāk mācīties un tālāk pēc koncerta jau apspriest to visu un domāt tālāk, teiksim, šis mums līdz galam nesanāca, bet man, teiksim, spriežot pēc tā, kā publika uz to reaģēja, varbūt es varētu to pamainīt. Varbūt iepīt kaut kādu jaunu ideju. Un man liekas, ka viss tas, arī visa tā mūsdienu, tas pieprasījums pēc arī, teiksim, mūzikā kā tādā, cilvēkiem patīk jaunas idejas, jo, protams, kad ir viss tas klasiskais, ko cilvēki labprāt klausās un nāk, un, es tagad, protams, ļoti tā vispārīgi, piemēram, cilvēku uz Vīnas operu brauks vienmēr, tāpēc, ka tā ir savā ziņā vērtība, un cilvēki, ir publika, kam tas viss patīk. Bet varbūt ir vērts meklēt kaut ko tiešām jaunu, kas cilvēks uzrunās, un tādā veidā varbūt piesaistīt jaunu publiku un izvērsties plašāk, un tad meklēt tās iespējas arī citos veidos. Jo tādi koncerts stāsti, tagad Latvijā ir parādījies, kopš, man liekas, Rīgas doma kura skola uzsāk to mūziklu klasi, tad tas kļūst mazliet populārāk, bet tā, teiksim, ja mēs paskatāmies kaut kāds, gadus 10-15 atpakaļ, nevarētu teikt, ka tas bija ļoti kaut kas populārs, teiksim. Ja arī Latvijā kaut kas tāds parādījies, tad tas pārsvarā bija kaut kas bija no ārzemēm ieceļojis. It kā jau liekas, ka varbūt ir viegli tādu sagatavot, bet tajā pašā laikā tur jau apakšā ir jābūt tam primāri stāstam, un tad arī pēc tā jau, es tā saprotu, ka jūs veidojat tad savu programmu. Tur attiecīgi arī daudz vairāk cilvēku ir iesaistīti. Jo, tā, kad tu rīko pats savu projektu, tad tu beidzot arī redzi no malas atceries to, cik īstenībā daudz cilvēku ir iesaistīti tajā visā, ka tur vairs nav tikai atnāc, nodziedi, aizai prom. Vispār jūs varat pastāstīt par to, kā tad bija? Tas bija jūsu pirmais koncerts tāds? Tas bija mūsu pirmais, tāds tiešām pirmais projekts. Jo koncerti, tā kā mūsu pašu tā kā solo koncerti ir bijuši, bet tāds kā uzvedums un tāds tiešām tāds projekts, tāds bija pirmais lielais, un attiecīgi jau sākot jau ar vietas lokācijas atrašanu, ar visām drēbēm, ar visiem make-upiem, ar visu skaņu, programmu, scenārijas, kustībām, jo mēs jau esam tīzli, kā tur bija muzikanti nedejo, kas mums ir ļoti mīļa dziesma programmā. Un mēs pēc viņas arī vadamies, mēs arī nedejojam. Mēs vienkārši stāvam un dziedam.
Bet šeit šis choreogrāfs. Tas, protams, jā, nu, šāds koncerts tās, protams, ka pieprasa kaut kādu choreogrāfiju, un ir kaut kādas, jā, lietas, kas iznāk dabīgi, un viņas tiešām strādā, bet, nu, attiecīgi, nu, vajag arī tādu nedaudz objektīvu skatu no malas, nu, kurš vienkārši atnāk. Jā, jūs izskatāties tīzli vienkārši. Nu, tād, jūs tiešām izskatāties neveikli. Nu, varat kaut kā, nezinu, šī kompozīcija, ideja laba, kompozīcija vispār nekam nedara. Nu, tad, attiecīgi, arī kaut kā pamaina vienkārši to kompozīciju. Pat varbūt nemainot kustības, vienkārši nomainot, kur katrs atrodas. Un arī izveidot pilnīgi arī citu skatu, arī vizuāli uz skatu un uz mums. Un tad, tur arī vajag cilvēku klāt, kas atnāk. Jā, un tad nu, tas beigās savācās. Un, jā, tā bija ārkārtīgi forša, vērtīga pieredze. Paldies Dievam, ka mums ir tāda menedžera, Paula, kas liela daļa no tā visa īstenībā arī izdarīja, bet jā, nu, tas bija tāds grūts, bet man taisnība beigās ārkārtīgi atalgojošs projekts, kas deva tiešām tādu pārliecību, ka var, ka tas arī, piemēram, nu, mēs paņēmām telpu, kurā nav ārkārtīgi daudz skatītājiem vietas, bet tāpat laikā pietiekami, lai nu, tā kā saprastu, vai cilvēkiem tas interesē vai nē. Un tas pārsteigums, kad sakojot tām biļešu pārdošanām, kad nepārdodās, un koncerta dienā vēl joprojām nesaprotam, būs cilvēki, nebūs cilvēki. Tad pēkšņi vienkārši saproti, tā mums vispār krēslu pietiks, jo tur beigās cilvēkiem pat nācās pāris tādiem tuvākiem draugiem, kas varbūt tā pretīm nākošāk bija pastāvēt, tur, nu, tā kā pastāvēt kājās aiz skatītājiem un to koncertu baudīt kājās stāvot, tā kā paldies jums, ja, ka jūs bijat tik pretīm nākoši, paldies. Bet jā, tas arī bija tāds foršs rādītājs, kad vismaz tas mērķis, ko mēs bijām nosprauduši, tas izdevās. Izklausās, ka tagad tā būs Valentīnienas tradīcija, tā pilnīgi. Potenciāli. Es tieši gribēju teikt, nav jau nekāds noslēpums, ka mūsu profesionālajie ceļi ir saistīti ar šo grupu, bet man liekas, ka koncerts stāsts ir tas, kas viņiem piestāv. Un ka tas koncepts ir baigi foršs, jā. Jā, un es paturpinot šo jautājumu par menedžmentu, es jums uzdošu šādu jautājumu. Mums pirmajā epizodē bija arī mūziķi, bija Markus Rūtentāls un Niklas, un mēs runājam par menedžmentu, un Markusam ir menedžeri. Un tā nav neviena cita. Jā, nu bet Niklasam nebija tie menedžeri, un viņi abi kā jaunie mūziķi, un mēs runājam par to ienākšanu, un varbūt kā jūs skatāties uz šo jautājumu, kā ir tādai grupai, jo viņi abi divi ir solo mākslinieki, bet kā ir grupai, kurā brīdī jūs prāt vajag menedžeri, vai jums jau no pirms tiem 6 gadiem bija sākumā vispār doma, kad vajag, vai tas nāca ar laiku, un kā jūs uz to skatāties? Es domāju, ka viņiem būs viegli atbildēt šo jautājumu pie mums šodien. Jā, varbūt Paula grib atbildēt. Es gribu paklausīties, ko jūs teiksiet. Nē, ja godīgi par tādu menedžers esamību mūsu kolektīvā, mēs esam domājuši jau, man teiks, jau praktiski gandrīz ko līdz Zeremijas ar Jākabu ienāca sastāvā pagāja kāds laiciņš, kad sapratām, ka nu, tā kā par to tāda ideja ir jāapsver. Jo līdz tam brīdim praktiski visu menedžēšanas pusi darīju es, un sakrā to, ka man ir 4-5 darbi ikdienā, un realitātē arī nu, katram no mums, kas mēs šajā grupā piedalāmies, darbojamies, ir nu, tā kā savi pamatdarbi, kuros mēs attiecīgi pelnam naudu, lai izdzīvot, lai vispār varam normāli dzīvot. Un tad attiecīgi, protams, nu, tas laiks, ko mēs varam realitātē veltīt šai grupai, ir mēģinājumi un nu, satikties Zoomā, izrunāt kaut kādas lietas, bet nu, praktiski to menedžēšanas pusi tad beigās palika uz maniem pleciem, un es sapratu vienkārši to, ka es fiziski to nevaru pavilkt. Nu, tas prasa tik daudz laika, un tad tajā visā ikdienas skrējienā vienkārši pat arī visvienkāršākās lietas beigās jau aizmirst, ka tu saproti, mums kaut ko vajag. Un tad tā ļoti veiksmīgi Jākabs ar Paulu, kas īstenībā ir kursa biedri. Jā. bijušie skolas kursa biedri. Jā, visus šos gadus. Jā. Netīšām, es saprotu, ir satikušies. Un tad,
Jā, tā arī tiešām bija, ka mēs netīšām, labi, šajā gadījumā mēs tīšām satikāmies, pēc tam, ka mēs netīšām satikāmies. Jā, tā bija. Drīzāk tā. Mēs parunājāmies, un Paula, tāda dūla meitene esot, pateica, ka viņai vispār interesētu mūs kaut kā pamanidžēt, teiksim tā. Drīzāk Jākapam šis bija viens no pirmajiem jautājumiem, kad mēs pēc ilgiem gadiem satikāmies. Tad Varbūt tā. Jākaps jautāja, vai tu gadījumā negribētu, un es teicu, varētu padomāt. Jā. Un tāds arī bija, ka ar Paulas ienākšanu grupā mums tiešām izveidojās pasākums tādos apgriezienos, kā vēl mums tā kā nav izdevies, jo, kā jau Rihards teica, tā menedžēšanas puse ir ļoti svarīga jaunajiem māksliniekiem, ir īpaši, un ir ļoti svarīgi, ka tas menedžers spēja, kā dažreiz un Paula stāsta, ka viņai ir jāsakož zobi un vienkārši jāņem un jāzvana cilvēkiem un jājautā un jāprezentē, un tas tiešām ir blakus viņas jau arī pamatdarbam, tas tiešām ir vēl viens darbs. Bet šis foršs darbiņš. Jā, un tāpēc jāsaka, protams, milzīgi paldies Paulai par to, ka Paula! Jā! Bet, ko es vēl gribu teikt, mans tāds ieteikums jaunajiem māksliniekiem ir, ka īstenībā menedžeris var būt tā controversial, bet menedžeris var būt ātrāk nekā varbūt liekas. Jo tā prakse uz skatuves un tā vispār tas uzsākšanas ceļš ir, kā kuram, bet visbiežāk viņš ir ļoti, ļoti garš. Un ja pat tu nejūties tā, ka tu vari parādīt savus 1010% jau tagad koncertā, izrādās, ka situācija piespiedīs. Te būs pasākums, tu varēsi saņemties un no tevis kā mākslinieki iznāks brīnumainas lietas. Jo arī mums tā kā tuvojoties šim te pirmajam tādam lielajam pasākumam, mums vienkārši pirmkārt nācās atrast laiku, kurš neeksistē mūsu grafikā, otrkārt nācās kļūt par dramaturgiem, treškārt nācās ātri reaģēt un pielāgoties doties situācijai. Un ņemot vērā, es varu pateikt no savas pieredzes, kad ņemot vērā, ka viņi ir 5, tas nemaz nav tik vienkārši, kā būt, tad, ja ir viens cilvēks, ko tu menedžē, vai grupa, kas tā kā tādā... Jā, es domāju, ka tam noteikti ir atšķirības. Ja ir 9 jāuzdabūs skatuves, arī ir izaicinājums. Jā, un salāgot visus, bet visu cieņu, man liekas, tas Valentīna dienas koncerts arī bija tāda, tagad jau mēs varam to tā atklāt, es tajā brīdī negluži piekritu būt par viņu menedžeri, bet drīzāk mēs varam pamēģināt. Šis ir koncepts, ko mēs varam realizēt, un tad sapratīsim, kā ir. Un man liekas, ka mēs tā kā tik forši visi tur kopā to visu uzbūvējām un sadzīvojām, un tā, kad man tur nebija jautājumu. Ja viņi man jautās, vai es būšu viņa menedžeri, protams, tur tā. Tāpēc, tas forši. Jā, ļoti interesanti, kad jums sākumā tomēr arī Richard, tu visu menedžēji. Es atceros ļoti, ļoti spilgti Niklāsa frāzi no tās sarunas, ka jautājums ir vēl, vai tu vari atļauties, ka ir menedžers. Un mēs tur runājām nedaudz arī par to vispār finansiālu aspektu un cik viegli vai grūti jaunam māksliniekam no tās visas finansiālās puses ir tā kā ieiet vispār Latvijas mūzikā. Grūti. Jā, es gribēju jums prasīt, kā jums, kad ir tā kā, jo tas noteikti citādāk, kā jūs teicu, viņi solo mākslinieki, viņiem uzreiz tad ir jāvāc arī pavadošais sastāvs vēl, kas ir atsevišķi. Ja tu esi grupā, vai jums šķiet, ka tam ir savi plusi, vai tomēr vēl vairāk nauda aiziet apģērbā un, nezinu, vēl kaut kādā, ka beigās tas tāpat ir? Tas, ka mēs esam vairāk, tas nāk ar vienu plusu, ka mums ir mīnus laikam tajā ir, ka mēs visi nākam no vienas vidas un mums ir vieni tie paši draugi. Un visi tas ir tad, kad koncertos visi ir. Kad koncerts ir jāreklamē, tad attiecīgi mēs nevaram aptvert varbūt lielāku to draugu loku, kad tas draugu loks ir īstenībā ļoti, ļoti tūs visiem. Jā, un tad beigās sanāk tā, ka ļoti daudz draugu paziņas nāk, protams, uz koncertiem, bet man liekas, tas ir normāli. Tas jau visiem tā ir.
ja tu neesi lielā grupā kā Prāta vētra vai instrumenti vai dons, attiecīgi, uz kuriem nāk visi vienkārši Latvija tāpatās, tad kā jauniem māksliniekam, protams, kad finansiālā lieta ir visgrūtākais, un es šajā gadījumā domāju, ka tīri tādā ziņā, ka laika ziņā. To finansiālo pusi, protams, kas aiziet, lai sevi noreklamētu, attiecīgi rakstot vai dziesmas, videoklipus veidojot, vai tas ir veidojot savus koncertus, tas ir viens, kas arī ir ārkārtīgi dārgi. Bet tāpat laikā ļoti objektīvi dārgi, tāpēc, ka jebkurš iesaistītais grib par to saņemt atalgojumu. Un tas ir ļoti normāli, ka, ja tu piesaisti profesionāļus, kas tev, piemēram, filmē videoklipu vai raksta tevi studijā, viņi grib saņemt par to atalgojumu. Tas ir pilnīgi normāli. Bet man tā liekas, ka visstrakākais mūsu gadījumā tieši tā finansiālā ziņa ir tajā, ka tieši laiks, atbrīvēt laiku tā, kad, pieņemsim, šī grupa kļūst par mūsu pamatdarbu, pieņemsim. Un attiecīgi, ka tu vari veltīt konkrētu laiku, kad nav tā, ka tu taisi tur masalas tabulas tā, kurā datumā mēs vispār tiekam, kam ir kaut kāds koncerts šeit, jau ar citu kolektīvu, kuram ir vēl kaut kādi 150 mēģinājumi. Un tad tu vienkārši, tiešām mēģinājumi notiek 9-10 vakarā, tā, kad visi jau ir no dienas noguruši. Nav pāduši. Kāds nav pāēdis, jā, un tad pēc tam galvā domā, kā nosist visus grupas biedrus, bet jā, attiecīgi tas ir, man teiks, visstrakākais tajā visā, kad, ja tev nav, piemēram, iespēja nekur nestrādāt un veltīt tiešām visu savu laiku, vienkārši tīri savai mūzikai un visam pārējam, attiecīgi šī finansiālā brīvība, ka tu vari veltīt tiešām visu laiku tikai tam vienam projektam, tad man teiks, ka šī ir laikam tā sadaļa, kas finansiāli ir visgrūtāk visiem jauniem māksliniekiem, tāpēc, ka, cik man ir pazīstami mūziķi, visi tāpatās strādā kaut kur paralēli, un bieži vien nesaistībā ar mūziku. Un tad attiecīgi sanāk, jā, ka tā mūzikas joma, ko mēs varbūt gribam taisīt, kā tiešām tāda varbūt karjeru, tad beigās sanāk nolikt tādā otrajā plānā, tāpēc, ka vienkārši tev fiziski to nevar izdarīt, tāpēc, ka tev vienkārši kaut kā vajag izdzīvot, vai tā ir jāmaksā īra, vai tas ir ieliet mašīnā benzīnu, vai vienkārši paēst. Un tad tā ir, man teiks, vistrakākā tādā ziņā tā lieta, un jā, tādā ziņā ir grūti. No otras puses, Latvija ir pīļu dīķis. Visi viens otru zina. Jā. Lai arī kā nebūtu, visi viens otru tomēr lielos vilcienos zina. Vismaz, man teiks, ka mākslinieku jomā caur kaut kādiem kontaktiem, kāds ir varbūt, ja mūsu gadījumā varbūt nav dzirdējis, kas ir, tur, nezinu, Midnight Five, bet zina, piemēram, reku, Jēkabs Kristis Kalniņš, viņš jau ir diriģējis tur orķestrus, tur reku, tāds profesionāls mūziķis, jā, viņu es esmu dzirdējis. Vai Eremijs Sēns, jā, viņus arī esmu dzirdējis, jā, viņš tur ir dažādos projektos piedalījies. Attiecīgi, tie kontakti un viņi vienkārši ir attālināti, un varbūt ne visi vienkārši zina to, ka, piemēram, šie cilvēki, par kuriem es esmu dzirdējis individuāli, ka viņiem, piemēram, kopīga grupa. Un kad, attiecīgi, varbūt tie piedāvājumi nav tik daudz, bet tāpat laikā, jā, tad tas pīļu dīķis kaut kādā mērā nāk par labu. Manās acīs. Man šķiet, ka arī tiem pašiem kaut kādiem projektiem, vismaz es no savas skatu punktu attiecībā par viņiem varu teikt, ka viņiem ir baigi paveicies, viņiem ir labi cilvēki apkārt, un kaut kā, tā kā, ja tu sāc kustināt to ceļu, tad viņas arī atverās, vismaz cik es atceros tā, bet tas jau jums pašiem jāstāst. Bet jā, tas sākums bija grūts. Sākums bija tiešām ļoti grūts. Protams, ka sākumā jau lielākā daļa visiem pasākumiem un vispār jauniem mūziķiem nāk caur pazīšanām un caur kaut kādiem tuviem kontaktiem. Tas ir, man liekas, ka tas ir, jā, tā tas notiek, man liekas, visur pasaulē. Ja vienīgi tu neesi izsities ar kaut kādu vienu dziesmu, kaut kādā, kas vienkārši pēkšņi aiziet tautu pasaulē, tur vienkārši ar miljardu skatījumiem. Vai jūs vēl X faktorā? Jā, vai X faktors, vai attiecīgi kaut kādi šovi. Tad praktiski viss noteikti ar pazīšanām. Pirmās uzstāšanās vienmēr būs, man draugs paaicināja, viņam tur ir, nezinu, kaut kāda kafēnīca, viņam vajag dzīvo mūziku. Tad reku 50 eiro, padzied man stundu vai divas.
Un, attiecīgi, tā jau liela daļa arī jauno mūziķu īstenībā ieiet tirgu, vai tas ir sākumā dziedot kaut kādās kafejnīcās, vai tas ir caur paziņām kaut kādos, nezinu, mazāka mēroga, varbūt pasākumos, kur vienkārši vajag kaut kādu muzikālo pavadījumu. Izlaidumos skolās. Vai arī, un tad īstenībā arī tur ļoti daudz cilvēku ir tādi, katrā skolā taču ir, tā kā vecāki, kam ir kāds uzņēmums, jau kaut kas, un tā, Un tā jau tas veidojas. jau labi, un tā ķēdīte veidojās, un kā kuram tā ķēdīte vienkārši veidojās. Galā prātā vētri arī sāka kā skolas grupa, un viņi tieši, es biju tagad viņu Liepājas koncertā, un viņi atkal atcerējās, kad sākumā viņi spēlēja saviem 20 klases biedriem. Vienkārši pat ne skolas ballē, bet kaut kādā vienkārši koncertiņā skolā. Tas ir tas stāsts, par ko es iedomājos, kad jūs minējāt par to, ka jums bija bail, ka neizpārdos to koncertu. Kad Tā jau ir. Tas mums jau arī paziņu grupā, paziņu lokā ir arī dalībnieki no Suddenlights, un arī mēs kaut kā vienā vakarā veiksmīgi satikāmies Maizkajām darbnīcām. Tas, ja nemaldos, bija tā, kad bija lielā mūzikas balva, kur mēs vienkārši aizgājām pasēdēt, un viņi tieši ienāca iekšā pēc pasākuma, un sanāca parunāties tieši arī tīri tādā grupu kontekstā, vienkārši aizgāja tā saruna par to, kāda ir tā, piemēram, attīstība viņiem bijusi. Un arī kaut kādā mērā varēja savēl paralēlis arī ar mūsu grupas sākumu par to, ka cik tas sākums ir lēns, kaut gan it kā jau tā kvalitāte kaut kāda jau ir, un arī viņiem jau tā kvalitāte jau bija, arī jau saprotu, ka viņi Jurijāna mūzikas skolā sāka. Un attiecīgi arī tas sākās kā tāds skolas grupiņu un izveidojās par vienu no lielākajām grupām šobrīd Latvijā. Un tādā ziņā visu cieņu viņiem par neatlaidību un par to kvalitāti, kādu viņi rāda. Bet arī, cik tas ceļš arī viņiem ir grūti gājis, un tad tā kaut kāda cerība jau vienmēr paliek, kad ne visiem tas, tā kā ļoti reti, kam izdodās tā kā, izdevām pirmo dziesmu, mēs esam pasaules slaveni, visi braucam lielajās tūrēs. Tas ir arī tāds bieži vien, un tieši tādos brīžos bieži vien izveidojas tie one hit wonder, kas aizbrauc ar vienu dziesmu, un pēc tam nekur arī beigās, tā fanu bāze ir tikai uz vienu dziesmu, un pēc tam nekas vairāk arī neizveidojās. Jā, man šķiet arī tas varbūt tāds nedaudz mīts par to, kad bieži vien cilvēkiem šķiet, man liekas, tie paši Suddenlighti no sākuma, kad viņus pamana tajā brīdī, ka viņi jau brauc uz Eirovīziju, un tad liekas, wow, tad tāda jauna grupa uzsprāga un uzreiz Eirovīziju. Un tad tu sāc klausīties kādas intervijas vai palasi vairāk par viņiem, un viņi jau tur 10 gadus koncertē un sāka, un jā, man liekas, cilvēkiem bieži vien liekas, ka tās grupas, kad pamana tajā brīdī jau, ka viņas ir liels, kad viņas tikko arī radās, bet patiesībā tas ir ilgi ieguldīts darbs. Jā, tas man šķiet visiem māksliniekiem, ne tikai mūziķiem, ir zināms, ka veiksme ir jūtams un liels faktors mūsu jomā, par ko es teiktu, nevajag bēdāties, nevajag arī pārāk ļoti priecāties, bet tas vienkārši tiešām tā ir, jo tas uzrāviens, ja viņš notiek, tad parasti tas notiek ļoti, ļoti strauji, bet līdz tam ir, kā man patīk teikt, tiešām ir jāstrādā. Un tad, tu nevar nekad zināt, kurš būs tas brīdis, vai pēc mēneša, vai pēc 2, vai pēc 10 gadiem, bet tas tiešām var notikt. Un šajā gadījumā, nezinu, ja mums vienkārši patīk, ja mums patīk satikties, mums patīk dziedāt, mums patīk tās dziesmas, kuras mēs izpildam, tad īstenībā par to jau nav tā jādomā aktīvi. Jo man šķiet, auditorija vienmēr atradīsies, lai arī cik nīšu mākslinieks tu būtu. Bet jā, galvenais tādām pašam patīk, jo citādāk vienā brīdī baigi smagi var kļūt. Šis ir jautājums, ko mēs esam uzdevuši līdz šim visās 2 mūsu epizodēs, bet vai jūs sevi sauktu par māksliniekiem, un kurā brīdī varbūt jūs teiktu, ka cilvēks, kas darbojas kādā no mākslas jomām, var sevi dēvēt par mākslinieku? Man liekas, ka jā. Es pilnīgi noteikti varu pateikt, ka jebkurš, kurš darbojas mākslas jomā ir, vai kultūras jomā, laikam mākslas šajā gadījumā,
ir mākslinieks. Tas nenozīmē, ka tev obligāti ir jābūt slavenam un jāietekmē milzu liels publikas, bet ja tu ar savu darbu spēj ietekmēt vai vienkārši kaut kādā veidā mudināt cilvēku domāt un mudināt cilvēku kā kaut kādu viedokli vai emociju, ja pat tā ir vienaldzība. Es domāju, ka tu esi mākslinieks. Jā, lai arī man ārkārtīgi patīk skatīties, piemēram, glaznas, un es varu novērtēt glaznas, es neesmu, piemēram, cilvēks, kas iet, tā kā speciāli uz izstādēm. Es to esmu darījis ļoti reti, bet tāpatās arī aizejot uz tām izstādēm. Par katru glaznu tev ir kaut kāds viedoklis. Vienalga, vai tas ir, jā, man patīk šis stils, vai man nepatīk šis stils, vai kaut kas manī raisa kaut kādas atmiņas par kaut kādu pagātnes notikumu, vai vienalga ko. Tā ir emocija, un mākslinieks ir panācis kaut kādā veidā savu. Vai tas ir tas viņa izvēlētais, attiecīgi viņa izvēlētā reakcija, ko viņš ir panācis no tevis, vai arī attiecīgi tā ir pilnīgi varbūt cita, ko viņš ir vēlējies. Tas tāpatās, man tā liekas, ka ja tu dari kaut ko, attiecīgi kaut kādā mākslas nozarē, un tas rada kaut kādu emociju vai attiecīgi kaut kādu darbību, tad jā, tu vari sevi saukt par mākslinieku. Tad jau aiziet cilvēka interpretācija, vai tu esi labs mākslinieks, slikts mākslinieks, tur nezinu, tāds, kas mēģina panākt speciāli kaut kādu, nezinu, tikt dzeltenajā presē ar virsrakstiem vai vēl sazin kā. Attiecīgi tad jau izriet kaut kādas citas domas vai kaut kādi citi notikumi, bet es domāju, ka jā. Jā, varbūt papildinot Rihardu, varbūt tāda īsāka atbilde, bet manuprāt, mākslinieks ir cilvēks, kurš spēj pamatot sevi un spēj tā kā komunicēt savas ideoloģijas un savas domas par praktiski jebko. Ja cilvēks ir tādā tiešā sasaistē gan ar sirdi, gan ar prātu, gan ar visu apkārtējo, tad man šķiet, tad cilvēks var kvalificēties kā mākslinieks, jo dziedāt var jebkurš, glaznot var jebkurš, dejot var jebkurš, bet viss ir svarīgi tikai vai tu to dari ar mērķi, vai tev ir svarīgi citiem pastāstīt caur savu mākslu, ko tu domā, vai arī tu to dari tāpat vien. Tu ir man šķiet tā robeža starp mākslinieku un starp varbūt mākslas entuziastu. Un tu sevi piedāvātu pie māksliniekiem? Jā, es to neeju un nereklamēju, bet es esmu priecīgs būt par mākslinieku. Jā. Es laikam arī piekritīšu par to, ka jā, es varbūt arī tā, es neafišēju sevi kā mākslinieku. Es neaizskaļu pa ielu, nevienam nesaku, ka es esmu mākslinieks. Vajag. Varbūt vajag, jā. Varbūt tas ir tas, kas man pietrūkst. Bet tāpat laikā, jā, mākslinieks manā skatījumā, principā jebkurš var būt mākslinieks. Bet es primāri uz to skatos vairāk uz to, kā tu atstāja varbūt iespēju uz cilvēkiem, kas nāk tevī, mums no mūziķu skatpunkta, cilvēki, kas nāk tevī klausīties. Ar kādām emocijām viņi pamatos koncertus, vai viņam vispār ir interesi par to, ko tu dari. Jo, ir varianti, tu vari būt slikts mākslinieks, un cilvēkiem tu nepatīc, un viņi tādā veidā vienalga turpina to klausīties un zākāt internetā, jo viņiem tas ir viņu hobijs. Mēs tā kā varbūt gribētu kvalificēties, ka mēs esam tajā labajā pusē, kur mēs tomēr, kur cilvēki nenāk uz mūsu koncertiem tikai, lai uzmest kādu tomātu uz skatos vai ko tam līdzīgi. Mēs jau tomēr, es jau arī mūzikā esmu salīdzinoši ilgi, un vienmēr, man liekas, ir diezgan patīkami redzēt, ka tev atnāk uz zāli publika, un viņi pēc koncertā nevis vienkārši iet prom, bet vēl atnāk tev pateikt kādu labu vārdu. Vai, teiksim, dalīties sajūtās par to, kā, šī dziesma, tur, teiksim, viņam radīja tādas sajūtas, vēl kaut ko. Kamēr vien tas izraisa kaut kādu reakciju, manā skatījumā, tad tu to varētu traktēt kā mākslu. Bet labāk, lai met krušus uz skatuves nekā tomātus. Līdz labvēlīgā tipa līmenī mēs neesam vēl izauguši, bet varbūt būs kāda oranžī, ja Rihards saņemsies. Vēl ir laiks. Mūsu
podkāstu epizode šī brīnišķīgā straujiem soļiem tuvojas noslēgumam. Un es gribētu pajautāt jums, ko jūs novēlat grupai un ko jūs novēlat paši sev? Es grupai novēlu eksperimentēt. Un sev es novēlu... Eksperimentēt. Es nezinu. Paēst pirms mēģinājumu. Es domāju, gan sev, gan grupai varētu tā kā novēlēt vienkārši nepadoties, ticēt un strādāt pie tā, attiecīgi pie tā, ko tu esi izvēlējies vai, ko tu esi nolicis par mērķi, teiksim tā. Un sev? Arī. Es grupai laikam novēlētu, ka mēs, teiksim, neapstājamies pie kaut kāda mazumiņa, bet tā kā cenšamies tiekties uz kaut ko augstāku. Un sev, tādu arī vairāk tādu tā kā izaugsmi, jo, zin kā, mūzika ir tāda interesanta lieta. Tu nekad neesi sasniedzis savu maksimumu. Tu katru dienu var attīstīties un meklēt kaut ko labāk. Un varbūt jums ir tādi pavisam noslēgumā īsais iedvesmas teikums kādam, kurš varbūt grib taisīt savu akapelu grupu vai kādam, kurš grib būt kādā citā nozarē jauns mākslinieks, bet vēl nevar saņemties. Neklausies mūsos, ka viss ir grūti un finanses ir problēma. Ej ar rozā brillēm uz savu mērķi. Pēc tam sapratīs, bet sākumā ir jābūt tam nenormālajam entuziasmam un vienkārši ir jāgrib. Ja tu gribi kaut ko darīt, tad vienkārši tas ir jādara. Vai tas izdodās, vai tas neizdodas, vai tas izvēršās par kaut ko lielu, tas ir pēc tam īstenībā beigās jau tas ir otršķirīgi. Galvenais to darīt ar prieku un ar gandarījumu un tiešām izliekot sevi, praktiski izliekot sev visu un tad tā, lai pēc tam nav arī kaut kādas nožēlas par to, ka tu esi kaut ko mēģinājis. Jo, man liekas, ka lielākā nožēla vienmēr ir par to, ka tu neesi kaut ko pamēģinājis, nekā, ka tu esi pamēģinājis un ir neizdevies. Tā kā man liekas, ka mēģināt un tiešām vienkārši darīt. Jo tas, ka nesanāk, tas ir normāli. Ļoti retus piemērus var atrast, kuriem sanāk uzreiz. Tas viss ir process, kas kaut kādā veidā ir jāiziet cauri. Un, manuprāt, vajag sevi motivēt visu laiku to darīt. Un arī varbūt dažreiz pat nevajag klausīties citos cilvēkos, kas saka, ka tas ir absolūti tā kā nē un nevajag. Protams, ir arī objektīvie viedokļi, bet ja tas ir tas, ko tu gribi, un tas, uz ko tu zini, ka tu gribi tiešām arī iet, tad pa spīti visam, vismaz kaut kādā, saprotamā laika posmā tam vienkārši ir jāiet cauri. Es pilnībā visam piekrītu, bet man šeit galvenais ir tas, ka nav tāda lieta, kas ir neatrisināma. Un ar to ir arī, man šķiet, jādomā un jādzīvo tieši, ja tu gribi šajā te jebkurā mākslas lauciņā ieiet. Vienkārši dari, un tad skaties, kas notiek. Super! Paldies jums! Sarganoši, mums šodien runājās pārstāvi no vokālās akapela grupas Midnight Five. Es biju Lāsma. Es biju Paula. Un tad jau tiksimies nākamajās epizodēs.